esi devis. Svētītos tavā patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Tiešām svētīgi ir tie cilvēki, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas tevī atrod spēku. Ak, Dievs! Kristus Šajā brīdī es gribētu uzrunāt tos cilvēkus, kas ir sapulcējušies šeit pie altāra. Gribētu nolasīt kādus vārdus no Apostuļu darbu grāmatas 2. nodaļas, kurā mēs lasām: Tie pastāvēja apostuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Visi ticīgie turējās kopā un viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maizi, baudīja barību ar gabaliem un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Kāds brīdis ir būt kopā? Ir kaut kas dzirdēts, ir kaut kas redzēts, ir kāda pieredze. Un tādēļ es sacīšu jums to, ko es tagad gribu sacīt, jo mēs bijām šonedēļ kopā. Es pieņemu, ka daudziem no mums ir pazīstams Bokačio vārds un Dekamerons un visi tie stāsti, kas ir tajā lielajā grāmatā. Un mēs varbūt zinām, tur ir stāsts par kādu kristīgu cilvēku, kurš mēģina pierunāt savu draugu arī kļūt par kristieti. Ja šis draugs vēlas vispirms aiziet uz Romu un paskatīties, kā dzīvo tie, kas ir kristietības priekšgalā, kā dzīvo cilvēki, tām pretrunām, intrigām, kolīzijām, kas mums varbūt savā dzīvē vēl būs jāpiedzīvo. Un es šajā brīdī gribētu aicināt jūs, kas stāvat šeit pie altāra, gribētu aicināt uz to, lai mūsu skati neapstātos tikai pie kristiešu uzlūkošanas, izvērtēšanas, lai mūsu skati neapstātos pie baznīcas sliekšņa, pie altāra, pie baznīcas smailes, bet lai mūsu skati iet daudz augstāk par visu, lai mūsu skati būtu vērsti uz debesīm, uz garīgo pasauli, kas ir mums apkārt. Lai mūsu skati būtu vērsti pretī Dievam vairāk nekā pretī cilvēku. Šī ir tā diena, ko tas kungs mums ir devis, ir tāda dziesma. Mēs gribētu sacīt, šī ir tā diena, ko tas kungs mums, jums ir devis. Un es gribētu aicināt mums visus piederēt kristīgai ticībai, Dievam un Kristum, tādēļ, ka mēs redzam to spēku, to paļāvību, kas nāk no tiem cilvēkiem, kurus sevi sauc par kristieši. Lai Dievs mums uz to palīdz šajā brīdī un katru nākamo dienu, ko mēs dzīvojam šajā pasaulē. Pirms jūs tiekat kristīti un iesvētīti par pilntiesīgiem draudzes locekļiem, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, pēc paša Kristus pavēles un viņu mudināti, lai uzklausam svēto rakstu vārdus. Tā saka tas kungs. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pat pasaules galam. Āmen. Ņem šo krusta zīmi, iepnieks un zirds kā zīmes, ka Jēzus Kristus arī par tevi, cietis mirs un augšāks vēlēs.
Ņem šo krusta zīmi pie pirksta un sirds kā zīmi. Jēzus Kristus. Ņem šo krusta zīmi pie pirksta un sirds kā zīmi. Jēzus un ko tā no mums sagaida. Tā saka tas kungs. Kas man grib sekot, tas lai aizliedz pats sevi, ņem savu krustu un lai nāk un seko man. Jo kas savu dzīvību grib izglābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē, pirkšana. Kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu Tēvu priekšā, kas ir debesīs. Uz to mēs izlūksimies Dieva žēlastību. Visspēcīgais, mīlestības pilnais Dievs, tu, kas esi iepriecinātājs tiem, kas meklē tavu žēlastību, glābējs tiem, kas tevi piesauc, un miers tiem, kas tevi lūdz, tu, kas esi dzīvība tiem, kas uz tevi tic, un augšām celšanās tiem, kas miruši, mēs tevi piesaucam par tiem, kas bija tālu no tevis, bet tagad vēlas saņemt tavu kristības dāvanu un patiesi grib tapt iesvētīt tavā baznīcā, kas ilgojas pēc tavu žēlastības, kas cilvēkus savu svēto garu atmodina uz jaunu dzīvi un dzīvību. Pieņem mūsu lūgšanu, Dievs. Apvēr durvis tiem, kas laudzina, ka kristības sakramentu saņēmuši un iesvētīti tavā draudzē, viņi patiesi piedzīvo daļu pie tavas valstības apsolījumiem. To mēs izlūdzamies tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Amen. Bet tagad es jautāju jums, jautāju Dievu priekšā, kas zina, redz un pārbauda jūsu sirds, kā arī šīs kristīgās draudzes priekšā. Vai jūs no visas sirds meklējat savu līdzšinējo grēku piedošanu un atsakāties no visa ļauna? Vai jūs ticat, ka trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kā viņš mums atklājies savos vārdos un kā pēc šiem vārdiem viņš tiek no visiem patiesi ticīgiem apliecināts, pielūgts un slavēts, ir tas vienīgais patiesais Dievs? Vai apsoloties pie Kristus mācības patiesībām turēties un palikt visu savu mūžu? Tajās uzticīgi stiprināties un pat vajāšanās, bēdās un nāves brīdī no tā neatstāties? Un vai apņematies būt apzinīgi draudzes locekļi, atbalstīt draudzes darbu, apmeklēt dievkalpojumus un lietot Kristus mums atstātos svētdzīvē nepieciešamos žēlastības līdzekļus, proti Dieva vārdu un sakramentu? Un visbeidzot, vai jūs patiesi no visas sirds gribat kristīties un tad iesvētīt mūsu evaņģēlistu luteriskajā baznīcā Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, kļūstot apzinīgi Kristus sekotāji? Ja to visu esat apņēmušies nopietni darīt, tad atbildiet sacīdami jā ar Dieva palīgu. Jā ar Dieva palīgu. Dievs to ir dzirdējis, lai viņš palīdz jums izturēt un turēt šo nozīmīgo solījumu. Bet tagad es jūs aicinu jūs kopā ar draudzi apliecināt savu svēto kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Tēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirts, aprakts, nokāpts mirušo valstībā, trešajā dienā
vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Nora, es kristīju tevi, Dieva tēva, Tiesību evaņģēlisku lūtriskās baznīcas locekli. Dieva svētā gara vārdā. Tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā Dieva, es tevi kristīju. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēlisku lūtriskās baznīcas locekli. Amen. Tas kungs ir dzirdējis Māte, es tevi kristīju. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēlisku lūtriskās baznīcas locekli. Amen. Pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Linda, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Baznīcas locekli. Āmen. Anda, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Andri, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemts par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Inga, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Jāna, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu. Āmen. Ilze, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Aija, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Olga, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Sava amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Aina, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Savu amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemta par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās draudzes locekli. Āmen. Andrej, tas kungs ir dzirdējis tavu liecību. Savu amata pilnvarā es pasludinu, ka tu esi uzņemts par pilntiesīgu evaņģēliski luteriskās baznīcas locekli. Āmen. Glabā to, kas tev ir uzticēts. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu arī esi aicināts un ko tu esi apliecinājis ar labu liecību daudzu liecinieku priekšā. Pats mieru Dievs, lai jūs svētī un pasargā, ka viss jūsu gars, dvēsele un miesa tiek bezvainīgi pasargāta uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu. Mēs lūgsim Dievu un sacīsim pateicību Dievam savam Kungam. Visspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ar saviem vārdiem esi savus ļaudis apgaismojis, ka viņi atzīstot Tavu patiesību ir piepulcināti svētā kristībā Tavu žēlastību saņemšajiem. Mēs Tevi lūdzam vādi un pasargā viņus vienmēr ar savu svēto garu, ka tie katru brīdi patur prātā Tavu žēlastības bagātību
pie kristībā un iesvētē. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc tā kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen.
izlietas grēku piedošanai. Tās, lai jūs stiprina, tās, lai jūs uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Ņemiet un dzeriet mūsu Kunga Jēzus Kristus dārgi izlietās asins, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. Tās, lai jūs stiprina, tās, lai jūs uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Ņemiet un dzeriet mūsu Kunga Jēzus Kristus dārgi izlietās asins, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. Tās, lai jūs stiprina, tās, lai jūs uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Ņemiet un dzeriet mūsu Kunga Jēzus Kristus dārgi izlietās asins, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai. Tās, lai jūs stiprina, tās, lai jūs uztur īstenā ticībā. Viņa miers un viņa mīlestība, lai jūs pavada no šī brīža. Āmen. Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir mīlīgs. Halleluja! Viņš, lai apgaismo savu vaigu pār jums, kad ir jums žēlīgs. Viņš, lai paceļ savu svēto vaigu uz jums un lai dod jums savu mieru. Āmen. Smaidīgāk būs tagad. Es te pateicu, es priekšā.
Un vēl vienreiz. Nu tā, tagad viss ir tā pavisam mierīgi, ja? Pavisam mierīgi, uzmanību. Tā, tas ir mazliet lūdzu, tad man ir mazliet lūdzu palaid. Es jau visu laiku stīvu. Jā, es jau pievāks. Šie brīdās, bet es jau sanāku, tad es pirmāk. Vai kāds savu puķevi nevar. Paldies! Šitas pušs ir brīnišķīgs smaržs. Jā, nu to jau viņš man uzskātam ar tādu pušu. Tu zini, Olci, vēl viens darbs liels būs jādara. Jaušu ir gars skaists samt klei, kungam skaists melns smokīns un pie altara. Viss kārtīgi jānodara līdz galā. Jā. Ko te jūs grib pārlaulāt mūs? Ritīgi jāsalaulājās. Ne divreiz. Kā, bet te jūs citēties divreiz? Inese! Tagad savās pretiem piesažiem. Es redzēju, ka viņi sāks, bet viņi tagad jau patreiz viņi ir pieši.
Iesvētku nedēļu mēs arī daudz dziedājām un daudz runājām savā starpā, un es vēl neiesvētījos, bet es arī kopā ar viņiem, un mēs iesvētām iemācījāmies arī vienu dziesmiņu. Tā ir kā pateicība visiem, gan mācītājiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas šeit bija kopā ar mums un strādāja. Mēs to vēlētos tagad nodziedāt. Tēvs, tevi mēs mīlam, nodod gribam mēs dzīvi, tikai Tev vien, Jēzus, tevi mēs mīlam, nodod gribam mēs dzīvi, tikai Tev vien, svētais gars tevi lūdzam, veidot nāc mūsu dzīvi, tikai Tu vien. Tēvs, tevi mēs mīlam, Tēvs, tevi mēs mīlam, tikai Tev vien, Jēzu, tevi mēs mīlam, Jēzu, tevi mēs mīlam, nodod Tev mēs Tev vien, svētais gars tevi lūdzam, svētais gars tevi lūdzam, veidot nāc mūsu dzīviem, tikai Tu vien. Es gribētu pateikties visu mūsu iesaistītās grupas vārdā, abiem mācītājiem, par to, ko viņi mums ir devuši, par to, cik mēs viņiem esam uz nerviem krituši. Tas nav tiesa. Tagad jūs milzīgi pazemojaties, te mums bija ļoti labi. Un es gribēju nolasīt jums dažas rindas. Es pateicos tiem cilvēkiem, kuros Tu sevi esi man parādījis. Viņi ar Tevi ir nākuši man klāt. Kungs, palīdzi man allaž pazīt cilvēkus, ar kuriem Tu nāc. Palīdzi man ieraudzīt pilnību lietās, Tavu spēku just vārdos un skaistumu gaismās un vējos. Palīdzi visiem tiem, kas Tevi grib ieraudzīt. Palīdzi mums, es lūdzos. Imants Ziedons. Imants Ziedons. Ar tiem godiņiem jābūt uzmanīgiem, ja tur ir kaut kas tāds iekšā. Es nezinu, vai jūs esat domājuši paši tagad par programmu, kā viss notiks. Parasti ir tā, kad mēs to pēcpusdienu pavadām kopā gan kādās sarunās, gan kaut ko dziedot, gan varbūt viens otru vairāk iepazīstot, ir cilvēki no dažādām vietām, mēs vēl domājam par to, ko mēs varēsim darīt un tā. Es esmu lūdzis arī vakar mūsu ansambli, lai viņš atbrauc pie mums šeit, un viņi te ir, un es ļoti ceru, ka viņi arī varētu, tas nekas ne, es tikai gribu pateikt, ka jūs esat šeit, tā kā viņi arī vēl varētu mūs iepriecināt ar kaut ko no tā, ko viņi jau mums parādīja, kaut ko citu, protams, kāds cits dziesmas, mēs varam kopīgi padziedāt, vienkārši darīt to, ko mēs vēlamies, ja?
Tā ir gan īpaša nedēļa, kas mums arī pašiem kaut ko liek domāt, un mūsu pašas varbūt tā iekustina un savāc, mūsu pašas stiprina, tas tā tiešām arī ir. Tas tā bija. Varbūt žēl, ka nenotika gluži viss tā, kā mēs paši gribējām un vēlējamies, bet kā jau mēs sākumā runājām un sacījām, Dievs zina, kā ir labāk. Un droši vien tā bija labāk. Un mēs atbraucam šeit un lietas nelīdz, mēs varam padzīvot arī šeit ārā. Un neiznāca tā, kā mēs gribējām, bet es nedomāju, ka tāpēc iznāca sliktāk. Es esmu ļoti priecīgi. Šī ir pirmā iesvētas grupa man, kur visi cilvēki, kas kopā ir nākuši iesvētās. Pirmā. Tas ir ļoti interesanti. Tas liek kaut ko domāt, jo no katras grupas ir kādi cilvēki, kas atliek to, kas uz ilgāku laiku atliek, kas puses laikā pārtrauc. Visādi ir bijis. Arī pagājušā vasarā tā bija, bet jūs visi spērāt šo soli, un tas ir kaut ko liek. Šajā nometnē, šajā vietā varētu nometni rīkot arī ne tikai iesvētāmiem, bet arī absolvēm. Un tad pēc 10 gadiem mēs būtu kādi 5000 cilvēku. Viss varētu notikt. Katrā ziņā tas būtu jauki, ja gribētu tie cilvēki būt kopā ar nākošo grupu, bet, es nezinu, vai tas tā dzīvē ir realizējams. Katrā ziņā, ja mēs paši vēlamies, tad jā. Un šaubām mēs jau būtu tikai priecīgi. Šoreiz bija tā, ka tās meitenes, kas virtuvē strādāja un palīdzēja mums labi justies un būt pāēdušiem, bija meitenes arī no pagājušā gada iesvētas grupas, tā kā ļoti forši viņas bija arī kopā un ar mums te dzīvoja. Lūdzu uz iekšpusi. Retorisks jautājums, vai mēs labi ēdām? Paldies! Paldies, bērni! Auglie! Jaunās saimnieks! Paldies jums! Paldies! Vai vēl kas būtu? Mēs gribētu arī Laurai pateikt, kas visu šeit organizēja. Laura! Un arī Imantām. Iman! Laura, lūdzu! Iman! Ka šeit ļoti daudz šodien iesvētījās mūsu svētdienas skolas bērni. Nu jau ne jau bērni, jauniešu grupu, un tas bija tā ļoti sirsnīgi un patīkami, ka tomēr šī laikam tas laiks, ko jūs pavadījāt svētdienas skolā, arī bija tas mazās staciņas sākums, kur jūs sapratāt, kad var iet tālāk un kaut ko meklēt vairāk un dziļāk. Un vēl man ir liels prieks tieši par to, ka šeit arī es sastapu cilvēks, bērns, kuriem es biju audzinātāji pirmajās 3 klasēs. Un tas ir pavisam tā ļoti pārdzīvojums liels, un man ir patīkami, ka viņi ir šeit, ka viņi ir kopā. Un es jums gribētu vienu lietu tikai lūgt, lai šī te iesvētīšanās jums ar to arī nebeidzas, jo mēs arī zinām, ka cilvēks iesvētās, un viņš kaut kā vai aizņemtības dēļ, vai kaut kā cita iemesla dēļ. Izslēgās. Nē, neteiksim izslēdzās, bet viņš samērā reti nāk. Un ja jums ir kāda ideja, ja jums ir kāda doma labi prātā, jūs ziniet, ka var nākt, pieteikties palīgā. Un es noskatoties uz jūsu lielo pulku, gribu novēlēt, lai jūs būtu kā tādi mazi stariņi. Un šajā sakarībā es atļaušos nolasīt, jo šo dzejoli es tikai izvēlējos pašu šorīt, un tāpēc es viņu nolasīšu. Izlūdzos Dievam, lai durvis, lai slieksnis būtu es, kas godīgi un klusi viņa gaismu pasaulē nes. Lai nebūtu dienu man tukš bez viņas svētības vadītu, lai nebūtu pelēku mirkļu negribības putekļos radītu, un lai par visu, ko viņš man dod, es mierīgi pateiktos, lai mūžs mans būtu piepildīts, tā Dievam izlūdzos. Un es gribētu novēlēt, lai jūs katrs atrast mūsu draudzē to vietiņu, ticiet man, mums ir ļoti daudz lietas, kur tieši jūsu prāts, jūsu domas, jūsu spēks un jūsu prasmes ir vajadzīgs, un nāciet mums palīgā, un pēc tam
otrajā daļā es pateikšu, kur tiešām mums ir ļoti noskatoties uz šo te milzīgo pulku. Pirmkārt, es jūs varu apsveikt ar to, ka jūs lieliski nodziedājāt. Tātad korim noteikti būs kaut kāds jauns papildinājums. Otrkārt, te ir tik ļoti daudz jaunu, vidēju un arī spēcīgu cilvēku. Mums būs svētdienas skolai atbalsts un palīdzība. Un nebūs tā, ka talku dienās mēs tur 3 standītes kaut ko pa prieku darām. Ko es gribu ar to teikt? Atrodiet savu vietu, ticiet man, mūsu draudzēji katram ir savu vietu, kur viņš var sev parādīt. Un lai jums veicas! Viņi zelta krustu pašu visu izstāvīja, lai paēda, kas neēdas, lai padzēra, kas nedzēs, lai paēda, kas neēdas, lai padzēra, kas nedzēs. Labāk! Tagad ansamblis viens dziesmu dziedās, un tad būs apetīt. Tu līdās. Visi, nu labi. No manas sirds uz tavu, vai zini, kas ir pilns, no manas sirds uz prieku, vai zini, kas ir pilns, vai zini, kas ir pilns, uz mūsu debesu mājām. Tas Jēzus krusts, tik svēts un ties, uz mūžiem vienamos, ar debesīm, kā gāvjošs tilts, kā aptvērums, nav tavai dvēselei, kā manai. No mīlestības cels, no ticības un cerības, no Dieva svētku zvaigznes līdz lielas dienas rītām. Es zinu, kas ir pilns, es zinu, kas ir pilns, uz mūsu debesu mājām. Tas Jēzus krusts, tik svēts un ties, uz mūžiem vienamos, ar debesīm, kā glābjošs tilts, kā aptvērums, nav tavai dvēselei, gan manai. Tavas mīļās gleznas rokas visur mani pavadām, un starp sāpju aizābējot, vēlas mani pasargāt. Tava glezna mīlestība ceļā man kā zvaigznītis, tava glezna mīlestība ceļā man kā zvaigznītis. Un kad melnā sāpju naktī ceļā vētras jāsastop, tavu roku glāstu jūtu, dvēselei tas spēku dod. Tava glezna mīlestība ceļā
visvarenais, pie tavam kājām atradu, sevi mierinājumu, bērns tu. Virs zemes nav tev līdzīgu. Es tava priekšā zemojos, tu mans patveru labu tev. Es pielūdzu tik tevi, Dievs, jo tu valdījās mans. Viņa upurī, mūsu grēku dēļ viņš sodu izcieta Golgotā, lai pielūdzam slavējam to. Kristu bija noticams šo viņķerī, baudot piemīna viņa upurī. Mūsu grēku dēļ viņš sodu izcieta Golgotā, lai pielūdzam slavējam to. Kristu bija noti viņa nāvē mēs, noļauj stājus mums maizi biķerīs. Mūsu grēku dēļ viņš sodu izcieta Golgotā, lai pielūdzam slavējam to. Mūsu grēku dēļ viņš sodu izcieta Golgotā, lai pielūdzam slavējam to. Kaspars arī ļoti daudz piemērus ņēma no Bībeles, bet tikpat kā no dzīves. Jā, mums tā daudz piemērus apskaidroja mūsu, ne? Un te jau mēs nebijām. Jā, tieši tur jau celsies, tas ir atvērt uz
zari, koks savu zarus mīl. Jā, koks savu zarus tā mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Jā, koks savu zarus tā mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Jā, koks savu zarus tā mīl. Nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl. Jā, koks savu zarus tā mīl. Viņš ir koks, nevis tie zari, koks savu zarus mīl.